Gada labdaris Inese Jakuboviča. Tie, kuri pazīst Inesi, vienmēr nosauc viņas raksturīpašības – atsaucību, labestību, izpalīdzību, nesautību. Profesija tāda – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes vadītāja ārsta palīgs. Vēl viņa prot iepriecināt citus. Šogad Inese jau spilgti izpaudās dažādās biedrības aktivitātēs. Talkā pie Lielauces baznīcas, Baltā galdauta svētkos, Lielauces zvana iegādē un Ziemassvētku labdarības akcijā. Viņa par saziedotajiem līdzekļiem pirka gardumus, meklējot piemērotas drēbes. Savā mājā Grīvās norganizēja rūķu darbnīcu, kur kopā ar Sanitu Fišeri sakomplektēja īpašos dāvanu komplektus. Pašai gandarījumu deva braukšanu pa mājām, pasniedzot bērniem sagādātās mantas. Ineses ātrā palīdzība tika sniegta, kad Ivars biedrības čatā pavēstīja par ss.com interneta pārdotuvē izliktu Lielauces zvanu. 100 eiro zvanam atvēlēja Antra Enzele Reisa, un pārējo pievienoja Inese. Tas viss notika 3 minūšu laikā. Kad laiks vēsāks, pasākuma dalībniekus cienājām ar zupu. Kādu? Tiklīdz tiek uzdot šis jautājums, visu skatienu pievērsti Ineses virzienā. Jo neviens neprot pagatavot tik garšīgu, sātīgu soļānku. Tad Inese no leduskapja izvelk pašas lasītās baravikas un apšu kungus, no pagraba dārzeņus, no medniekiem žāvētās desiņas. Tā notika šogad Baltā galdauta svētkos Ezeriņos, kurā pēc apriņķošanas ap Lielauces ezeru pulcējās velobraucēji. Inese ir klāt visās biedrības talkās. Kad ar pīrāgiem un kafiju ir par maz, tad Inese pievāra zupas katlu. Gada labdaris Inese Jakuboviča.